Kā saskaitīt un atņemt daļas ar mainīgajiem? Pirmais, kas mums jāizdara, ir jānovienādo saucēji. Un kāds ir vieglākais veids, kā to izdarīt, ir tātad vienu daļu pareizināt ar otrā saucēju un otru daļu pareizināt ar pirmā saucēju. Tātad te mums būs reiz x paplašinam ar x mīnus 1, un te mēs paplašinam ar x. Un te mēs dabūjam 2 reiz x mīnus 1 dalīts ar x reiz x mīnus 1. Un te mēs dabūjam mīnus 3x reiz x dalīts ar x reiz x mīnus 1. Ok, tagad mums saucēji ir vienādi. Tas nozīmē, ka mēs visu šito te varam uzrakstīt uz vienas daļas. Viens skaitītājs mīnus otrs skaitītājs dalīts ar tādu kopīgo saucēju reiz jeb x reiz x mīnus 1. Tālāk jāatver iekavas. Tos arī esmu taisījis video. Tātad skaitlis, kas ir pirms iekavām, jāreizina ar katru, kas ir iekavās. Tātad 2 reiz x būs 2x un 2 reiz mīnus 1 būs mīnus 2. Un tā ko nozīmē 3x reiz x būs vienkārši 3x kvadrātā. Un saucējā mums paliek x reiz x mīnus 1. Un daļas ir atņemtas. Kā sareizināt daļas ar mainīgajiem? Ar daļu reizināšanu bija pavisam vienkārši. Mēs reizinām skaitītāju ar skaitītāju un saucēju ar saucēju. Un tā rakstam x reiz x plus 1 un saucējā x plus 1 reiz 4x. Un tā kā visur pa vidu reizināšanas zīmes, mēs varam īsināt. Ko mēs varam noīsināt? Mēs varam noīsināt vienādos. Tātad tās iekavas vienādas un šis te x ir vienāds. Un kas mums paliek pāri? Mums paliek pāri 1/4. Un daļas ir sareizinātas. Atkārto, kā izdalīt daļas ar mainīgajiem. Ja daļu reizinājumā mēs reizinājām skaitītāju un saucēju ar saucējo, tad dalīšanā mēs darām otrādāk. Mēs reizinām skaitītāju ar saucēju ar skaitītāju. Sanāk x mīnus 2 reizināt ar 9 un apakšā 3 reizināt ar 2x mīnus 4. Tā kā pa vidu reizināšanas zīmes mēs varam domāt par saīsināšanu. Tātad 3 īsinās ar 9, 3 dalot 3 paliek 1 un 9 dalot 3 paliek 3. Bet tas nav viss, ko var saīsināt. Mēs varam pamanīt, ka šajā iekavā var paņemt kopīgo reizinātāju pirms iekavām, par ko es arī esmu taisījis video. Tad augšā mums sanāk paliek tātad x mīnus 2 reiz 3, un no šitās iekavas mēs varam divnieku izņemt ārā. Tātad divnieks nāk pirms iekavām, un iekavas paliek x mīnus 2. Un tagad šīs iekavas var noīsināt, un atbilde 3 puses. Un daļas ir izdalītas.